Kas ir personīgā zīmolvedība? Tā ir prakse veidot sevi un savu karjeru līdzīgi kā uzņēmumi veido sabiedrībā savu tēlu un to popularizē, ar mērķi piesaistīt sadarbības partnerus, klientus un panākumus. Kas nav personīgā zīmolvedība, jo sabiedrībā valda vairāki stereotipi par personīgo zīmolvedību. Un tā noteikti nav tukšs uzburts tēls, mākslīgi uzburts tēls, tā noteikti nav tukša lielīšanās, un tā der ne tikai slavenībām. Personīgā zīmola akadēmijā šī zīmola veidošana notiek 3 līmeņos. Pamatlīmenis ir domāšanas sakārtošana, tad ir emociju vadība, un tad tikai seko prasmju apguve. Pašprezentācijas prasmes, pozicionēšanās un komunikācijas prasmes. Notici, tu esi unikāls. Un ar personīgā zīmola akadēmijas palīdzību kļūsi savas dzīves līderis.